Čau. Šodien mēs esam Ogre United mačā pret AFK Daugavpili. Un mēs esam jau šeit 1:30 strādājam mačam, kurš ir 5. Tieši tā jūs nepaklausījāties. 1:30 sākam darbu. Tieši tā, cerams, mums labi veiksies, kā parasti. Un cerams, arī Ogre saņemsies. Būs kārtējā uzvara. Visu vēlam to labāko. Jā. Un tad mēs labi pastrādāsim un cerams, arī spēlētāji labi pastrādās. Tieši tā, tad Ogres uzvarēsim, kā būs tālāk. Protams. Sākam. Un vēlreiz tur, kur ir zemā daļa. Nē, pietika. Ko es atradu. Hayashi, bijušais Ogre United spēlētājs. Paldies tev. Nikita Batjonovs, numur 8, Tomaš Mickevič. Nu! Kur kāds, bļa? Nikita! Lama. Tā, pirmais puslaiks ir aizvadīts, to viņi sāksies otrais puslaiks. Traki iet, Ogre ir ielaidusi 1-0, zaudē 18 minūtē, ja nemaldos ielaida. Nav šobrīd pats pārliecinošākais no Ogres. Mēs kontrolējam bumbu, bet citiem pa vārtiem ir, bet viņi ir garām vai beks vai kas tur bija vārtos atsargā. Jā, tiešām momenti veidojās diezgan daudz, ja godīgi abām komandām. Bet īpaši, man liekas, pirmā puslaika beigās Ogre tiešām spieda daudzus. Bez tieši izveidoja bīstamus momentus, bet, rezultāts negatīvs, 0-1. Bet, diezgan smugs gols jāatzīst, Daugavpils tā labi izspēlēja to sieniņu. Bet mūsu aizsargi nogulēja būs. Bet jā, aizsargiem tiešām ir mīnus zīmīti šobrīd, bet cerams, ka saņemsies un turpinājums būs labāks. Otrais puslaiks cerams būs labāks Ogrē. Tieši tā. No šis ir traki. 2-0. Aizsargi atkal guļ. Nikita neko nevar izdarīt, viņa apvada. Spēlētāja maiņa Ogre United komandā. Laukumu atstāja Arpil 70. Bet šis ir sagrāviens, nav cita vārda.
Ogri Naidežu zaudēja, bet dabūju šādu skaistu šāli. Paldies Maksim, paldies mans priekšnieku. Šo skaistu Ogri Naidu šāli. Un jūs arī šādu šāli gribat, braucat uz Dogras mačiem. Un tur ir merch stands. Paprasiet, nopērciet. Kā jau vienmēr, liels paldies faniem. Vienmēr ir forši zināt, ka aiz tevis stāv tik liela fanu bāze un viņi tevi dzina uz priekšu. Pat ja rezultāts, piemēram, šodien nav labvēlīgs mums, bet nekas, vēl daudz spēles priekšā. Vai tev apmierināja šī mača sniegums? Galīgi nē. Gan no sevis, gan no komandas gaidīju vairāk, bet nekas, gatavojamies nākamajai spēlei un tur jau rādīsim labāku sniegumu. Kas bija grūtākais par šo klubu? Grūtākais? Man šeit aizsardzībā bija grūti izsekot viņu ātriem uzbrucējiem. Visu laiku devu tālās piespēles un tas mums sagādāja man šeit ļoti liels grūtības. Visi gaidīja uzvaru. Kas notika? Nebija uzvara, bet futbolā tā ir. Nevienmēr var visu uzvarēt, bet uz to mēs ejam, lai nākamās spēles būtu uzvaras. Vai tev apmierina savu pašu sniegums? Ja nē, ko var uzlabot? Neapmierina. Es domāju, ka vajag būt direktākam, varbūt drusku aktīvāk papresingot tādas lietas. Jāstrādā uz maziem niansēm un tad jau arī būs labāks sniegums. Paldies, arī būs viss. Paldies.